Nu jau 3 gadu desmitus ilgā laika posmā izmērāma ikšķiliešu vēlme dziedāt un nest savas dzimtās vietas vārdu Latvijā un pasaulē. Jauktais koris Ikšķele aizvadītajā sestdienā atzīmējis 30 gadu dzimšanas dienu. Novēlu skaisti noskanēt jubilejas koncertam un svinībām, ar baltām domām sagaidīt Ziemassvētkus, jaunajā gadā sveikt ikdienu ar stipru gribu un kaut vienu darbu, domu mirkli veltīt sev un saviem tuvajiem, ģimenēm, radiem, dūmu biedriem, draugiem, kā allaž kaut ko veltīt, dāvāt, ziedot Ikšķelei un savam korim Ikšķele. Koncerta laikā dziedātāji un skatītāji atcerējās un iepazinās ar jauktā kora darbības skaistākajiem brīžiem, turnejām ārpus Latvijas, un to ir nemazums. Ar dziesmām un priekšnesumiem apbraukātas Eiropas lielākās valstis un iegūti jauni draugi. Ar Lietuvas kori Šatrija nu pat nosvinēta 15 gadu draudzības jubileja. Pievērsīsimies laika posmam pēc dzelzs priekškara krišanas, kad korim, tāpat kā ikvienam no mums, parādījās iespēja apceļot Eiropu un nest Latvijas un Ikšķeles vārdu pasaules ceļos. Visos ceļojumos notikusi aktīva koncertēšana. Koris piedalījies gan Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētkos, gan koncertos un pasākumos pēc dažādu organizāciju aicinājumu, gan arī kā viesis pie kāda ārzemju kora, kas izteicis vēlmi draudzēties. Diriģentes līgas dziedātājas vadībā Ikšķele koncertē jau 20 gadus. Šobrīd tajā aktīvi darbojas 50 enerģiski un radoši ikšķelieši. Šogad korim aktīvās koncertēšanas laiks noslēdzies, tomēr plāni un darbi nākamajai sezonai jau top. Kā ierasts nākamā gada pašā sākumā, Zvaigznes dienā koris koncertēs kādā no Latvijas baznīcām, bet vasaras laikā dosies uz Vīni, lai nostiprinātu draudzību, kas radusies ar Vīnes vīru kori. Zanda Treško, Ogas televīzija.